Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stoller. Raidījumu atbalsta Ģiensirdīga apdrošināšana, San Pellegrino, Lattelekom. Labrītiņ šo rītiņu, šo skaisto rītiņu, šo burvīgo rītiņu, no Mārtiņa rītiņu, no Vincenta un no labvakar. Šorīt es saņēmu vēstuli. Es biju domājis vēstuli kartiņu. Mārtiņš rītiņš personīgi. Un es izlasu. Ieraudzīju šo karti, es sāku domāt par tevīm un pavasaru. Ar lielu smaidu Brigita. Un apsties, kur pilnīgi piemērots, jo es arī šodien domāju par pavasari, par spārģeļiem un arī par Brigitu, par tevi. Paldies tev, tas tik mīļi, tik patīkami. Interesanti. Spārģeļi var atrast lielākā daļa visos lielveikalos cauru gadu. Bet interesantāk ir, ka spārģeļi ir sezonāls dārzeņus. Viņi no Lilijas dzimtes nāk, un viņas aug tūlīt pēc pavasara. Tātad visi šie spārģeļi, ko mēs redzam visos veikalos, viņi nāk no tālām zemēm. Un pārsvarā pirmā vieta ir Peru. Peru, viņiem ir plantācijas, cik tālu acis var redzēt ar spārģeļiem. Viņi izplata par visu pasauli viņus. Diemžēl viņi zāģē ļoti daudz viņu tos lietu mežus, jo šitas viņiem ir ražīgāks. Bet tie spārģeļi, kamēr viņi tiek no Perus uz šejieni, paiet ļoti ilgs laiks. Tad viņi stāv noliktavās Holandē, tad viņi brauc ar furgoniem apkārt caur Poliju un Vāciju. Un tad viņi nāk tad viņi te stāv noliktavās, tad stāv veikalos, un viņi ļoti dārgi, ļoti dārgi. Mana filozofija – ēda to, kas ir sezonā. Un tagad tūlīt sākās spārģeļu sezonas Latvijā. Es esmu šo raidījumu uztaisījis bišķi pirms tas sezonas sākās, lai jūs zinātu apmēram, pa ko iet runa. Un šeit mani spārģeļi, zaļie spārģeļi, viņas nāk no Francijas. Un rekur baltie spārģeļi arī no Francijas. Sen atpakaļ, jau Ulmaņa laikos un pirms Ulmaņa laikiem, visas mūsu receptu grāmatās ir spārģeļi. Bet pēc padomu laikiem viņi pazūd. Es tagad pats personīgi tikai zinu vienu nopietnu zemnieku, kas audzē spārģeļus. Ja jūs aiziet uz centrālo tirgu, jeb uz to Matīs tirgu, un viņi jums parādīs šādu spārģeļus un pateiks, ka tie ir latviešu, pupa izas. Latvijā neaug šādi te spārģeļi. Spārģeļi šādā te lielumā paiet vairāk gadi, pirms viņi paliek šāda liela. Pirmā raža ir tikai pēc 3. gada, un varbūt tāpēc daudz cilvēki neaudzē tos spārģeļus. Bet ja te Latvijā audzēt spārģeļus, pilna Latgale spārģeļiem, Latgale būtu ļoti bagāta, jo viņi ļoti pieprasīti visur Eiropā. Un es sevišķi Skandināvijas valstī, kur viņas mazāk aug. Es taisīšu 2 franču receptes. Un pirmā ir œuf brûlé. Tagad franči ļoti bieži iesāk mielast ar olas kulteni. Tad ir pirmais, kas ir vajadzīgs, ir paņemt, es tagad ņemšu zaļos spārģeļus. Un te ir jāskatās, kad viņi samēram cieši, ja? Kad viņi cieši, viņi nav pa daudz izplaukuši. Kad viņi pa daudz izplaukuši, tas nozīmē, viņi pārauguši. Otrs lieta, kas mums jāskatās, kad tagad es likšu pie mikrofona te, kad viņi ir traukšķīgi. Trešais, kad mēs jāskatās, kad viņiem jau sākas sula tecēt tā kā bērzu sula.
sezona beigās viņi sāk palikt daudz stingrāk. Bet tad viņas tikai jānomizo. Un tā kā viņas nomizo, es tikai te apakšu tā viegli nomizošu. Un es lietošu tikai te, kur viņš ieplīst. Ja? Šo te es parasti izmantoju supām, mērcēm. Spārģelis ir viens ēdiens, kur etikete saka, pie galda var ēst ar pirkstiem. Un es varu derēt, ka karaliene Elizabete II mājā, ja pat lielā pieņemšanā, ēd viņas ar pirkstiem. Pannu un sviestu. Tās mēs pasautēsim, un te tikai vajag kādas 2 minūtes. Pieliekam tuč jūras sāli un melnos pipers. Un arī tuč čiplo. Nedaudz, es te 1,5 galviņu. Kamēr tie mums smuki patīkam sautējās, es te paņemšu 4 lauku vistas olas. Pierīvējam klāt muskatriekstu, pišķīt vēl pipers un tuč vēl sāli un tad lauku krējumu. Tagad mēs viskiju necepam, viņš nav jāsaputē, kamēr viņš stāv. Šis ir tipiska tāda franču, ne Normandijas kultens. Un te viņi ir gatavi. To, ko mēs darām? Noņemam nost, uzliekam atsevišķi, bet paturam viņus vēl siltus. Tagad šajā pašā pannā vēl vienu sviestu piku. Un lejam klāt uz olu ar krējumu. Un vislabākais kultens ir katru reizi, jo lēnāk, jo labāk. Viņu nevar sasteigt. Ja? Mēs redzam, viņš jau sāk sarecēt un sāk palikt tāds patīkam kumpuļains. Bazilika ir jau parādījusies. Un piparmētra. Šo te tās lapas mēs sakapāsim. Un re, ka mūsu te kultens ir tūlīt viņš ir gatavs. Un atcerieties, katreiz viņš jāņem nost, pirms viņš ir galīgi gatavs, jo viņš turpina gatavoties tālāk. Tagad pieliekam klāt mūsu spārģeļus un nobeidzam ar mūsu sakapāto zaļumu. Un es šodien pārkristīšu šo franču receptu uz œufs à la Brigitta. Paldies tev, Brigitta. Pavasars. Šī nākamā recepte atkal ar olu. Un es esmu jums rādījis varbūt 2 variācijas uz šo recepti. Un recepte saucās œuf en cocotte. Tas nozīmē ola vesela gatavot šādā traukā. Bet es iešu kaut kur pišķi tālāk par to, jo arī tagad ir piknika sezona nācies. Tas ir ļoti grūti paņemt uz pikniku.
es viņu likšu šajās Kilnera burkās. Un šī recepte arī ļoti vienkārša, ļoti ātra, bet galvenais ir ļoti garšīga. Tātad pirmais spārģeļus, un es te šoreiz lietošu i zaļos, i baltos. Un tikai to apakšti tagad ir jānomizo. Un tad to pat dzirdēju, ka viņš nebija man te pie mikrofona. Tādam viņam jābūt ir. Un tā mēs nomizojam. Es te lietošu 4 zaļos un 4 baltos spārģeļus. Ja? Tas spārģeļi nomizot. Tagad sviestu. Te likšu 2 piktes. Kamēr tas tur kūst, paņemšu vienu šalotu un to sagriezīšu. Un šo mēs jau sākam lēni sautēt. Neko nedrīkst teikt. Tad spārģeļus, šo te gabaliņu visu laiku zupa, siltu, karstu, augstu. Zupas var taisīt ar šo. Un tāpatās, ka mēs ar otro recepti šo mēs pasautējam, bet rezultāts būs pavisam savādāks. Tuvi pievelkat degunu un tas ir kaut kas. Spārģeli gandrīz gatavi, bišķīt kraukšķīgi, bet tagad arī ir skābeņu laiks. So mēs pieliksim klāt bišķīt skābenes un lakšus. Jālieto tas, kas ir sezonā. To tikai iesildam un tad tūlīt ņemam nost. Bet vēl, kur aromāti. Fenomenāls. Panākat tuvāk. Tā piperis un tad puču sāli un ir gatavs. Tagad šo mēs sadalām uz 4 burkām. Tagad man te ir grieķu jogurts, bet te arī var lietot tādu krējumu sieru, un te arī var lietot lauku krējumu arī. Tuč uzrīvējam muskatriekstu. Tagad pīles pola. Sezona arī pavasars ir pīles un zos olas. Šitās pīles olas ir ļoti stingras. Spēcīga čaula. Vala. Viņa ir ļoti svaiga, jo viņa ir pilnīgi pielipusi pie čaulas. Un tad ļoti delikāti ieliekam to olu, lai viņš neplīst uz mūsu jogurtu un spārģeļiem. Un tā izdarām ar visām 4 olām. Un tad mēs turpinām likt maigi to jogurtu pāri olai. Pašās beigās tuč jūras sāli. Tuč pipers. Un, ja jums mājās leduskapī kāda trifele melnā, tad vienu tādu plānu šķēli trifeli. Vākus virsū un šālai iekšā, bet katreiz ir labāk ielikt kādu vieli, tad viņš netrāpa to karsto metālu. Un tagad ūdeni, mēs ņemam ūdeni, man te vārījies.
Un ejam klāt apmēram līdz pannas pusē. Hala. Cepeši krāsnī, kāds 160 grādus. Viņš lēni, karsts, lēni gatavojās. 20 minūtes pagājušas. Paskatāmies, cik tālu viņas ir tikušas. Ja viņš tā bišķi tā kratās, tas nozīmē, viņas ir gatavas. Šos var siltus ēst, jau tūlīt pie galda pasniegt. Un iedomājieties, šis tāds, ko jūs varat jau sagatavoties dienu iepriekš. Un tad atnāk viesi, noliekat uz galda. Jeb, lai viņi galīgi atdziest, pikniku, braucienos, ņemat viņus līdzi. Un tuvi pievelkat degunu un tas ir kaut kas. Šī te recepte ir no Bārona Friedricha von Holsteina no 19. gadsimta. Un viņš bija vācu diplomāts, viņš arī bija ārlietu ministrs pēc Otto von Bismarck, kas servēja, kas strādāja, kas bija pakļauts zem kaizera Vilhelma II. Kāpēc šī recepte pēc viņa? Šitas bija viņa mīļākais ēdiens. Un tā viņi nosauc viņu vārdā. Bet viņam patika daudz lietas uz vienu šķīvi. Un, kad es saku, viņam patika teļļi, sparģeļi, ola, anšovi, viņam arī vēl patika uz tā paša šķīva ikri, vēža astes, trifeles. Viņš bija ļoti liels gardēris. Tā, tad pirmais, kas ir vajadzīgs, ir teļu gaļa, eskalops. Ja? Tagad, kad mēs klapējam, katrs sākat no vidus un ejat uz āru. Tā, noņemam to plēvi. Paralēli uzliekat pannu. Un, ko mēs gribam darīt? Mēs gribam novārīt šos sparģeļus. Un viņam tikai vajag kāds 3-4 minūtes. Pieliekat klāt tuču sāli, kādu pipermētru galviņu. Tuču viņai iedod tādu. Un smuki arī izskatās. Eskalopam, kurš vēlāk pārtaisies pa šniceli, viņam jābūt ir tikpat lielam kā šķīvam. 2 gabaliņi, 3 gabaliņi nedara, vajag vienu lielu. Tā ir tā tradīcija. Otrs ir, kad vajag 3 cilvēku šai operācijai. Oskar, Aldī! Šitie ir, es uzskatu, Ziemeļa rajona labākie panētāji. Tagad te es ielikšu bišķīt sāli un bišķīt piperus. Zini, kāpēc? Jūs aizmirstat uzlikt, tad, kad es viņu klapēju. Un tad paņemat un noslaukat katrs to olu nost. Ne lai viņš ir savs, bet lai viņš nav, lai jums nav omlete tur. Tā. Un tad es izdarīšu to grūtāko. Arī maizi. Tā, ka viņa nav bieza, tā kā maizes kukuls, bet samērā viegli. Nākamo. Vēl mums sparģeļi maigi vārās. Karsts. Dzidrinātu sviestu. Dzidrinātu sviests ir karsts. Un tad griežam viņu otrādi. Un kur smuki zeltains brūns. Un ne pāris minūtes
Viņš ir gatavs. Liekat uz šķīvja. Un par to laiku sparģeliņš arī ir gatavs. Un tagad mums ātri jāstrādā. Šo mēs apsiksim. Un cepsim olu ar citrinātu sviestu. Tad galvenā sastāvdaļa arī no Holstein ir ola. Un šoreiz es lietošu pīles olu. Oi, kur skaisti. Vau, kur skaisti. Ņemam mūsu šniceli. Pīles olu te pa virsu. Un tad šajā pašā pannā pielikšu šās te kariģogas. Pirms viņas sprāgs uzliekam te anšovi pāri. Un pieliekam tuč. Man te lielā buļļona katlā ir vistas buļļons. Šeit paņemam tad vienu piku sviestu un piemaisam to iekšā. Un aitas ievārās. Un pusē viņš ir novārījies. Un tuč citronu sulu. Un nomeidzam ar pētersiļu. Tas ir tā puslīdz novārījies. Un to mēs aplējam apkārt. Un pašās beigās udruvējam parmižāno sieru. Ja jūs esat tikai pēdējā mirklī pieslēgušies manai raidījumam klāt, un ja jums ir Latelekom interaktīvā televīzija, tad noskatieties mani arhīvos. Pirms 3 nedēļām lūdzu jūs nosaukt pavasara pārtikas produktu, kura vēl pirmā medus Latvijā uzskata par spēcīgāko afrodiziāku. Nē, dilles tās nav, austers mums neaug šeitan, atbilde ir sparģeļi. Tie ir pirmais afrodiziāks. Vēl viņi nav, bet viņi būs un būs pirmais. Pirmo, ko es izvilkšu ārā, būs Stoller trumulis. Laimīgam. Oi, netik skatīties iekšā. Un pirmo, ko es izvelku ārā, ir Ingars Zustrups. Zustrups at. Apsveic tev, Ingar. Otrā balva, ko es pasniedzu, ir Giensidige dāvana karte par 30 latiem. Un apsveicu Ilze Augstāne. Ilze.augstāne at. Bet trešā galvenā balva ir dāvana karte divatā Vincentā 75 latu vērtībā ar komplimentiem no American Express. Un apsveicu Baiba Spulle. Baiba, apakšrītiņa Spulle. Gaidam tevi ciemos pie manis Vincentā. Visus tos, ko es neuzvilku, neskumstiet, jo es izsludinu jaunu konkursu. Ļoti smuks jautājums. Un viena atbilde tikai. Kuras šampanieša darītavas šampanietis vairāk kārt minēts pēdējās filmās par Jamesu Bondu? Un es arī varu iedot jums vienu tādu
slepenu informāciju, princese Dianai arī šis ļoti patika. Atbildes sūtiet līdz 5. maijam. Atbildes gaidu uz e-pasta adresi konkurs@labvakar.lv. Izloze 12. maija raidījumā. Un, protams, atkal tās 3 skaistās balvas no Stoller, elektriskais trumulis, dāvanu karte, apdrošināšanas no Gjensidige par 30 latiem un vakariņas divatā ar komplimentiem American Express restorāna Vincentā. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold un Stoller. Raidījumu atbalsta Gjensidige apdrošināšana, San Pellegrino, Lat Telekom.